Un cilvēki labprāt dalās ar to, ko tad viņi uzkrājuši. Lai izpētītu to tēmu, mēs pusgadu laika braucam uz tādu vietu, ko sauc par Ābeles pansiju. Tur cilvēki pavada savus dzīves pēdējos gadus, lai cik skumji tas nebūtu. Bet tur nevalda skumjas. Tur dzīvo brīnišķīgi cilvēki ar brīnišķīgiem stāstiem. Cilvēki, kas labprāt dalās ar savām atmiņām. Cilvēki, kas grib dalīties. Mans mēs tur neatrādām. Tas nav tas, kas paliek ar mums. Paliek ar mums tikai mūsu atmiņas, vienīga bagātība, ko neviens mums nevar atņemt. Un šie cilvēki grib dalīties ar to savu bagātību, ar visām tām atmiņām, kas uzkrātas. Un pusgadu laikā mums izveidojas tik stipra saikne ar tiem cilvēkiem. Viņi mums visi ir omas un opi tagad, un mēs vēl joprojām braucam pie viņiem, jo viņi gaida. Viņi tiešām gaida. Nevar teikt, ka projekts ir noslēdzies un viss, mēs vairs nebraucam. Mēs braucam vēl joprojām, jo mēs esam viņiem vajadzīgi un viņi ir vajadzīgi mums. Tas dzīvot prieks un tā dzīvot griba, kas tur valda, tas ir vienkārši neaprakstīgi. Tie ir katrs no viņiem ir tik brīnišķīgi cilvēki ar tik skaistu dzīves stāstu. Dažiem priecīgāk, dažiem skumīgāk, bet tas ir viņu stāsts. Un uz to mēs arī aicinām jūs apskatīt bildes, izlasīt viņu atmiņu stāstus un padomāt arī par to, ko tad mēs uzkrājam. Uz to mēs arī aicinām jūs. Es varbūt gari un plaši nerunāšu. Kat jau ļoti jauki viss izstāstīja. Es tikai visās atklāšanās es palielos ar to, kad mums ir jādaudz omas un opiem. Vesela 2 stāvu māju. Vesela 2 stāvu māju pilna ar omiem un opiem. Un tajā pansijā dzīvoja arī mana oma. Un, diemžēl, projekta laikā viņa projekta beigas viņa tā kā nesagaidīja. Bet es zaudēju vienu omīti, bet ieguvu 2 stāvīgu māju pilna ar omiem un opiem. Un tā tas arī ir, jo mēs turpinām braukt ciemos un mūs jau vairs neuztver kā meitenes, kurām patīk fotografēt, bet mūs jau uztver kā tos draugus, jā, un vai cieši domā un skaita un plāno, kad tad mēs varētu atbraukt ciemos un priecājās arī par to stundiņu, 2, 3, ko mēs pavadām un parunājām, tad brīžiem par neko. Jo mēs tiešām nebraucam tur tā kā tīri fotografēt, atbrauc, nofotografē, nointervē to cilvēku. Bet pusgadu laika, kas tik nav piedzīvots, mēs arī uz rudens stalku bijām braukuši. Mēs bijām braukuši uz Ziemassvētku pasākumu ar visām dāvaniņām, uz brīnišķīgu piparkūku cepšanu. Un, protams, tie cilvēki ļoti daudz ir tādi, kuriem mēs bijām vienīgi apmeklētāji, diemžēl. Un uz to es arī jūs aicinu. Varbūt jūs nebrauksiet uz pansionātu vai pie veciem ļaudiem, bet varbūt jums ir kādi vecāku gadu gājumā kaimiņi, kas arī ļoti priecāsies, ja jūs ar viņiem aprunāsieties, jo viņi ļoti grib dalīties. Un tāpat par katru var stāstīt, un mēs ten varam ekskursijām vai izstāstīt par katru bildi, katrai bildei ir savs stāsts katram tam cilvēkam. Un arī, viņi ir mūs iespaidojuši, viņi ir atstājuši savus pēdas mūsu sirdīs. Tāpat arī mēs viņiem, jo, piemēram, pēdējā brauciena laikā viena no manām omām teica, es tevi nekad neaizmirsīšu. Viņa aizmirst, ko viņa brokastīs rēdusi, bet mani viņa neaizmirsīs. Un tas ir tiešām ļoti aizkustinoši. Un ten par katru var stāstīt, vai pastāstīt kādu savu mīļāko stāstu no visiem, jo to stāstu ir daudz. Kādu savu bildi un savu stāstu.